Sveiki, te Valds Lišants, un šodien mēs filmēsim Castle Clash ar 8. līmeņa Town Hall. Iespējams, varbūt vēl, ka mēs uzlabosim Town Hall uz 9. līmeni, bet es jums varētu parādīt spēli, kā es spēlēju ar 8. Town Hall līmeni. Kā redzat, man ir, protams, šitas te mūris ar 5. līmeni un ar 6. Te ir pat ar 8. Ja mēs uzlabosim par 5000 uz 9, viņš izskatīsies šitā. Vau, jūs lieliski izskatāties. Dāvanu, kuru saņemam katru dienu. Tom 2. Piemēram, es ļoti vēlos rītā saņemt Elite Hero kārti, varoņa kārti. Tas man ļoti patīk. Un mums, piemēram, ir arī tornis 9. līmenis un šeit tornis 8. līmenis. Mēs, piemēram, uzlabosim no 9. uz 10. līmeni, tad izskatīsies šitā tornis. Saprotat? Tie ir mani karavīri un tie ir varoņi. Tad mēs dosimies uz Warhouse un izmantosim Tom 5. Forši. Tātad mēs izmantosim to uz uz Pandai 1. Tā, lokā. Tagad mēs varēsim uzlabot varoni. Tas maksās tikai. Mēs apmēram tik varam uzlabot. Tagad mums Pandai ir 3. līmenī. Tagad es jums varētu parādīt vienu kauju. Nu, sākumā mēs paspēlēsim uz zalām. Ui, kāpēc es dzirdu? Man padzieksim tāpat neparapatīk. Spēlēsim uz šito. Šī tikai 2. daļa. Tas ir daļā ala. Lūk, mani varoņi. Izmantosim arī burviņus un koku gabaliņus. Kociņi mums uzbruks. Viņiem torņi ir tādā pašā līmenī, abi kā man, 9. un 8. Forši. Savējie. Viņam ir šitas te, kas man, šitas te arī ir. Tad vēl, tā viņš noglumāja šitos te 2 auroņus, viņi atdzīvosies, pēc kādu laiku viņi neuztraucieties. Ka nē, es liekas zaudēšu. Es pēdējā laikā tā nespēlēju zāli, jo jūs saka ļoti grūtas. Tā mums palika tikai tornīši. Uzbruksim. Būtu jātočina labāk, ja mēs sākam ar zeltam uzbruktu. Uzbruksim tornīši. Mēs labāk beigsim kauju. Es negribu vēl, lai varoņi mirst. Ak, Dievs, esmu tāds idiots. Pabeigt tagad. Planšets ir šīs spēles tāds drusku lēns. Dažās vietās, kā piemēram šeit. Tagad mums ir jauns ar šitiem burbolīšiem. Uz nākošo tiklu man vajag 3412 balvas, man ir tikai 2148. Būs kadets, tad karavīrs 5024, skvar 8221, par 10% vairāk jau dos, ja dos arī 10 diamantiņus un 100 zvaigznītes. Bruņinieks 11254, Sērs
14,536, tad dos arī jau 20% vairāk un 15 džemus. Lords 17,281, 35%. Baronets 19,654. Barons 21,245, tad iedos jau 25 džemus un 1500 zvaigznītes un 30 zobentiņus. Viņi ir labi, ar tiem var nopirkt varoņus. Viskonts 23,000. Earls 26,141, tas jau ir 75%. Markus 31,000, 85%. Duks, Aršduks, Labais duks. Karalis 80,000, dos man 100 džemus, 125% ceparītis, tad imperators, dominators un soverēgans. Bet atvainoties, diemžēl esam pašā pirmajā. Tā. Un vēl. Kad mēs dabūsim kadatu, man iedos tikai 5 džemus. Jau būs par procentiem vairāk, tikai kad būs karavīrs. Jā. Tad paklausieties, man ir aktuāls 5. līmenī, 5., 6. un arī 8. Diezgan labas. Darīsim tā, lai man neko nenozog. Tagad man ir 6. līmenis, man nedaudz uzkavējās. Redziet? Tie ir zelta, no zelta. Tad mums vajadzēs vēl maksimums 4 minūtes pagaidīt. Es jums parādīšu, kādos pa zobentiņiem jau varoņus varu nopirkt. Šitos te pirmos 2, bet tie nemaz nav vajadzīgi. Ordināries var nopirkt eņģeli, vai marauderu, vai kalnu gigantu, vai inženieru, tad vēl arī raganu. Elite, lai nopirktu lētāko, man vajadzēs 360. 350 ne, jo, ja ir 2 vienādi varoņi, nevar, piemēram, apmainīt, varbūt tikai 1 varonis, tā ka es varēšu nopirkt tikai asasinu, vai arī vilku, kiklopu, vai vēl šamani, panda man ir, vēl čūsku karalieni, ledus demoni man arī ir, vai arī tritona, ir arī leģenda. Sīrēļi ir vislabākā laikā. Lūk kādi. Es jau gribētu toki Imortepu. Tad patērēsim kaut ko šim te. Uzlabosim uz 5. līmeni. Tas aizņems 1 stundu, bet nekas. Es varam mierīgi pagaidīt. Var arī patīt. Dā.
Tagad man zelta raktuves jau ir labākas. Ko var veikalā nopirkt? Redzat, kāds ir gandrīz maksimālais tornis, jo arī labāk. Nu, paskatīsimies, lai dabūtu džemiņus. Dabūsim bez maksas džemus. Tikai viens. Man jau ir AliExpress shopping app. Visvairāk džemus varētu dabūt par piemēram, webgame Less or More. Nē! 1000 džemus, ja pieregistrēsimies video Stripe'ā. Motres vai tīme 1000 džemi. Pamēģinām. Try out for free. Davai. Oi, atvainojiet, šī tik ir spēle. Mēs filmējam, tāpēc labāk tad netaisam nekādus oferus. Labi. Kāds izskatīsies, ja uzlabošu manu milu? Gan man nav vajadzīga šitie te burbuļuši, viņi nav kur tērēt. Bet tagad mēs varētu uzlabot goldu valūtu. Un man pēc 22 sekundēm uzpildīsies dzīvības šitam te čalītim. Tā. O, man jau uzpildījās. Ejam pakalpi. Multiplayerā. Redzat, kāds ir maksimālais upgrades tornim. Tieši šitāds. Tas jau ir no leģendas varonis. Pret to taču nē. Zin, tas vienreiz Halas multiplayerī, viņiem bija varonis vampīrs, viņš ir tik labs. Es domāju, ka viņš tāds pasūdīgs, ja? Viņš manus visus varoņus dažās sekundēs uzveica uzreiz. Tas vispār bija, man bija šoks. Dodamies tālāk par daudz varoņu. Es cenšos uzdarēt tādas vieglas kaujas. Jā, pēdējā laikā jau grūti atrast. Grūti. Es tak netaisījos kauties vēl. Tā. Mēs varam mēģināt iebrukt šeit. Jā, nu davai. Diemžēl nevarēju iebrukt pareizi iekšā, tāpēc mēs viss skaitās, ka uzvaram, mēs jau uzvarējām. Dabūsim 31 000 zelta. Redzat, kāds ir 11. līmenis vai 10. raktuvēm. Man ir maksimāli šitāds, vai ir arī tāda. Mēs esam ielauzušies. Ar torņiem jūs neko nepanāksiet. Villas 87 sēkā 8. Nepanāksi neko tu. Paldies par naudiņām. Paldies.
Man atņēma 12 šitos te burvjus un 4 koku gabalus. Es viņus tā saucu. Cik es esmu? Au! Es sasitos. Labi. Tātad. Nu, mēs uzklausāmies pēdējo reizīti un tad uzredzēšanos. Un būtu foršais uzlabot Watchtower. Varbūt pareizāk būtu šito uzlabot uz 9. līmeni. Nu kā padomāt? Ui, nē. Mēs varam nopirkt maģiju. Windstorm. Tas diezgan sodīgs, bet... Es pārcelšu uz sienas 6. līmenī. Neder. Otā. Tak. Ok, labi. Mēs beidzam video uzredzēšanos un paldies par skatīšanos.